Ārkārtīgi lielā meistarība, ārkārtīgi maģiskās kustības un sajūta, ka tie dejotāji lido 2 metrus virs zemes. Un tā brīnišķīgā iespēja katram ieskatīties sevī. Un patiesībā ir kolektīvs no Ņujorkas. Tie ir mākslinieki, kuri arī savā ziņā bēgot no represijām un bēgot no Ķīnas kompartijas, visas šīs necilvēcīgās rīcības, ir nokļuvuši Amerikas Savienotajās valstīs. Tad, kad kaut kādos brīžos ieskanās austrumu mūzikas instrumenti, kā piemēram erhu vai pipa, tas uzreiz pirmkārt pamaina to skatījumu uz to izrādi, jo tu sadzirdi tās austrumu skaņas. Šen jūn nozīmē dievišķo būtņu dejas skaistums. Tas, man liekas, kad pasaka ļoti daudz jau par to, kas ir sagaidāms uz skatuves. 2 lieli autobusi. Papildus vēl tām, protams, arī šis īpašais ekrāns, kas ir tehnika visa ar lielo smago mašīnu tiek vēstā. Pērtiķu karalis, kas savukārt ir tāda būtne, kaut kas starp cilvēku, starp pērtiķu un tādu dievību, kurai ir savas spējas redzēt cauri cilvēku un citu būtņu, varbūt nodomiem. Sveiciens visiem! Šodien podkāstā Tendences mūzikā mums ir 2 brīnišķīgi viesi. Jāna Prūse, akadēmiskās mūzikas lietpratēji, un Mārtiņš Rubens, sportists, pirmais olimpiskās medaļas ieguvējs ziemas sporta veidos pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Tieši tā, Kaspar. Precīzi. Beidzot, es saliku to visu savā galvā, vai ne? Viss sanāca. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka tevi, Mārtiņ, pagājušo gadu es redzēju uz Dailas teātra skatuves kā runātāju vai kā MC, tā var teikt angliski, ja to laikam to sauc Shenyun priekšnesumā. Jā, tā bija man pavisam jauna un ļoti īpaša pieredze manā dzīvē. Un tas viss patiesībā sākās ar kamaniņu sportu. Bet ne par to ir stāsts, kā mēs sapratām. Taču, ja mēs paskatāmies uz medaļas laiku, tas bija pusgads, bija pagājis, kopš es biju sācis praktizēt senu ķīniešu sevis pilnveidošanas praksi Falun Gong, kas savukārt ir arī pamatā visa šī Shenyun kolektīva idejai un arī cilvēkiem, kurus jūs redzēsiet gan uz skatuves, gan orķestra bedrē. Un stāsts ir par to, ka šīs vērtības, kas ir cilvēcei sekojušas tūkstošiem gadu, es ticu, ka katrā no mums un šīs tradīcijas un kultūra, ko patiesībā nes Shenyun, un kas ir šī Shenyun dziļākā misija, ir tas, kas mums visiem cilvēkiem šeit uz šīs pasaules ir vienojoši. Un, protams, kad es uzzināju par to, ka Shenyun būs Rīgā un kad Latvijas Falun Dafa asociācijas vadītājs uzrunāja mani un teica, ka Mārtiņ, vai tu varētu lūdzu palīdzēt ar Shenyunu iepazīstināt Latvijas publiku? Es, protams, bez ilgas domāšanas teicu jā, kaut gan es nezināju, kas tas būs. Visticamāk, ka daudz skatītāji, kas šobrīd skatās šo, viņi jau ir redzējuši reklāmas pilsētas ielās vai arī digitālajā vidē, jo tās reklāmas teikšu, ka ir grūti nepamanīt, ja? Ļoti skaistas, krāšņas. Bet varbūt jūs varat sīkāk pastāstīt, kas tad īsti ir Shenyun? Jā, Shenyun ir organizācija, kura apvieno sevī klasiskās ķīniešu dejas pamatus, mūziku, un tā skaitā arī tērpus un, ja tā var teikt, senās leģendas. Un viņi visu šo saliekot kopā piedāvā brīnišķīgas izrādes, kuras ved izrādīt visā pasaulē. Tā skaitā arī Latvijā. Viņi pie mums būs jau 2. reizi. Pirmo reizi viņi bija šī gada janvārī, un nākamā reize būs nākamā gada janvārī. Un es esmu iesaistījusies šīs izrādes apvešanā uz Rīgu un palīdzu šobrīd nedaudz ar mārketinga aktivitātēm. Mārtiņ, tev ir kaut kas piebilstams? Man liekas, ka daudziem Latvijas cilvēkiem varētu būt jautājums, ko īsti nozīmē šis nosaukums Shenyun. Vai ne, Kaspar? To būtu labi uzzināt, jā. Tas, kā es to esmu sapratis un kā es gan priekš sevis, gan sirdī esmu pārtulkojis, tad pirmais vārds Shen nozīmē dievišķis. Savukārt otrais vārds Jun sevī ietver izjūtu, kas rada kustību. Taču dejā Jun apzīmē cilvēka iekšējā skaistuma fizisko izpausmi.
Un tad, ja mēs šos abus divus vārdus saliekam kopā, Shen Yun nozīmē dievišķo būtņu dejas skaistums. Tā kā tas, man liekas, kad pasaka ļoti daudz jau par to, kas ir sagaidāms uz skatuves. Tas izklausās ļoti interesanti. Bet tad sanāk, ja cilvēks atnāks uz Ailes teātri, uz Shen Yun izrādi, viņš tur ieraudzīs, ko tur spēlēs dzīvā mūzika, tur būs... Jā, tajā skaitā dzīvā mūzika. Shen Yun sastāvā ietilpst arī orķestris, simfoniskais orķestris, kurš ir patiesībā ārkārtīgi fantastisks, jo viņā ir apvienotas gan rietumu mūzikas, gan austrumu mūzika, savienojot dažādus instrumentus. Un varbūt no tā pirmā skanējuma to nepateiksi, bet tad, kad kaut kādos brīžos ieskanās tai austrumu mūzikas instrumenti, kā piemēram erhu vai pipa, tas uzreiz pirmkārt pamaina to skatījumu uz to izrādi, jo tu sadzirdi tās austrumu skaņas. Gan arī, man liekas, tādiem mūsdienu skatītājiem tepat Latvijā tas raisa tādas interesantas sajūtas, jo viņi nekad nav dzirdējuši tādus mūzikas instrumentus. Tā klasiskā ķīniešu deja. Kas tas ir? Kāds varbūt no jums man var nedaudz vairāk paskaidrot? Ja par visu izrādi kopumā skatoties, tad tas nav viens priekšnesums. Tie ir aptuveni 20 dažādi priekšnesumi, kas savukārt parāda un pastāsta Ķīnas tradicionālo kultūru no ļoti dažādiem skatu punktiem. Tās ir senas noveles stāsti, tas ir ceļojums no debesu valstībām uz pils zālēm. Tāpat tās var nokļūt arī kādā kaujas laukā un iejusties sena ģenerāļa lomā. Un tajā pašā laikā arī fantastiski stāsti, kas viens no tiem bija par Pērtiķu karali. Tas patiesībā ir stāsts, tā ir sena novele, viena no tādiem Ķīnas tradicionālās kultūras, literatūras pilāriem, ceļojums uz rietumiem, kur budistu mūks dodas svēto rakstu meklējumos. Un tas līdzīgi, man liekas, kā mums latviešiem Sprīdītis, kurš devās pasaulē laimi meklēt un ceļā sastapt dažādus pārbaudījumus, dažādas likstas un dažādus piedzīvojumus. Un tas viss ir ietērpts tādā pasakas formā, taču no otras puses tas mums māca par principiem, par morāli, par soļiem, kādus mēs savā dzīvē sperot varam veikt, lai kaut kādas lielas lietas mūsu dzīvē mainītos. Un patiesībā, lai cik mēs tālu ietu, tas ir ceļojums un piedzīvojums, kas palīdz mums ieraudzīt, kas mēs patiešām esam. Kāpēc mēs esam šeit piedzimuši kā cilvēki, kā dzīves būtnes, kāpēc mēs esam šeit, šajā laikā, un katrs varam atbildēt sev uz šo te būtisko jautājumu. Paldies par izsmeļošo atbildi. Bet man viens cits jautājums radās. Izklausās, ka šim te visam ir ne tikai tāds virspusējs izklaidējošs, bet arī kaut kāds nedaudz dziļāks saturs, jo stāstot, pieminot budistu mūkus un senās mācības, man kaut kā prāts liek vedināt, ka kaut kas tur iespējams ir vairāk. Es teiktu, ka ne mazliet dziļāks, bet daudz dziļāks saturs. Un man liekas, ka tā ir arī tā tradicionālas kultūras un mākslas tāda dziļākā būtība. Atmodināt cilvēkā šo te un atgādināt viņam par šo te saikni ar dievišķo. Jo pagājušā gada priekšnesumā pirmā daļa, kas cilvēkiem pavērās, tas patiesībā bija tāds atgādinājums par to, ka mēs visi šeit uz šo zemi esam nākuši ar kādu savu misiju. Un ka mēs visi esam šeit, lai šobrīd kopā šeit uz šīs zemes radītu šo te brīnišķīgo civilizāciju. Un, lai radītu kaut ko brīnišķīgu, tam apakšā ir jābūt arī brīnišķīgiem principiem, kas ir tā kā pati svarīgākā un, manuprāt, būtiskākā daļa, kas absolūti jebkādu lietu padara par īpašu. Jāni, vai tu varētu lūdzu man pastāstīt, kas ir tas, ar ko Shen Yun atšķiras no citām izrādēm? Pirmkārt, tā ir klasiskā ķīniešu deja. To mēs ikdienā neredzam. Mēs esam pieraduši redzēt latviešu. Nē, mēs esam pieraduši, protams, arī latviešu tautas dejas, bet mēs esam pieraduši redzēt operu, orķestri, ļoti tādus rietumu mūzikas izcilus skaņdarbus, bet šeit tā ir ķīniešu klasiskā deja, kurai ir ārkārtīgi dziļa pagātne. Tā teikt, 5000 gadu senu pagātni, ko viņi mēģina atdzīvināt uz šīs skatuves ar dejas palīdzību, tajā dejas valodā nododot šo īpašo stāstu par to, kāda bija Ķīnas civilizācija kādreiz.
Un tam visam klāt nāk arī, protams, orķestris, kurā savienojas rietumu un austrumu instrumenti, kuru varbūt sākotnēji nevar tā saklausīt, bet kaut kādos īpašos momentos, kad ieskanās kādi austrumu instrumenti, tas uzreiz padara šo izrādi daudz īpašāku un interesantāku un tādam Latvijas skatītājam. Tie, protams, ir arī košie tērpi, kas atspoguļo arī ļoti lielā mērā pagātni, jo viņi cenšas gan dažādas etniskās grupas atspoguļot caur šiem tērpiem, gan arī katra tērpa krāsa ir kā simbols. Krāsām ir ļoti liela nozīme senās Ķīnas kultūrā. Un, tāpat arī šis interesantais 3D ekrāns, kas ir patentēts, jo viņš savieno dejotājus kopā ar šo virtuālo pasauli, jeb drīzāk kaut kādu pagātni, kas spēj pastāstīt to stāstu daudz spilgtāk, daudz interesantāk. Un, tā, man liekas, ir ārkārtīgi liela meistarība arī pašiem dejotājiem. Sanāk, ka tas ir kaut kāds sens ekrāns vai... Nē, tas ir mūsdienīgs ekrāns, kas ir speciāli izveidots tieši Shenyun izrādēm, lai spētu atspoguļot tieši kaut kādas tādas ainas, kuras varbūt realitātē nebūtu iespējams. Mēs spējam caur šo ekrānu nokļūt, teiksim, ļoti tālā pagātnē, vai nokļūt debesīs, vai nokļūt pilīs, vai nokļūt ļoti daudzās citās interesantās vietās. No tevis stāstītājs saprotu, ka galvenās lietas, uz ko es fokusējos, palabo mani, ja es kļūdos, tad mums ir tradicionālā ķīniešu deja. Visi dejotāji būs skaistos tērpos, viņi dejos simfoniskās orķestra pavadībā ar klasiskajiem ķīniešu un rietumu instrumentiem. Un kaut kāds maģiskais ekrāns, vai ne? Tieši tā. Kaut kas vēl, ko mēs... Ir vēl ārkārtīgi daudz nianses un ārkārtīgi daudz stāsti par pašu Shenyun, un to visu vairāk var uzzināt Shenyun mājaslapā, jeb shenyun.org. Un tagad tu man neko vairs nestāstīsi Šobrīd par šo? Okay. Tad, ja es gribu uzzināt kaut ko vairāk, es dodos uz Shenyun. Droši, jā. Ir lapa iztulkot arī latviešu valodā, tā kā droši var izvēlēties principā jebkuru Eiropas valodu un tajā arī izlasīt visu informāciju. Mājaslapa ir labs sākums, bet, lai to patiešām piedzīvotu un pēc tam pats mēģinātu sev pateikt, kas tas bija, ir jābūt klāt un ir jāredz šī izrāde. Tas ir kaut kas patiešām maģisks. Man tā laime ir gadījusies. Tāpēc es aptuveni saprotu, par ko jūs runājat. Nevis aptuveni, bet diezgan konkrēti. Varbūt tās, kad jūs varat tad pastāstīt par pieredzi, kas bija pagājušo gadu. Jo pagājušajā gadā jūs teicāt, ka bija šīs pirmās izrādes Rīgā tika aizvadītas. Un cik es esmu dzirdējis, kad visas izrādes bija izpārdotas. Tieši tā. Bija 3 izrādes janvāra sākumā. Visas 3 izrādes tika izpārdotas vēl pirms Ziemassvētkiem, ja nemaldos. Bija cilvēki, kas vēl zvanīja un prasīja pāris dienas pirms izrādes, vai nav iespējams tomēr kaut kur apsēsties. Arī izrādes dienā zvanīja cilvēki, bet diemžēl viss bija izpārdots. Jūs neapsēdinājāt viņus kaut kur? Diemžēl nebija iespējams apsēdināt. Ir arī kaut kāda kapacitāte teātrī. Un, tāpēc aicinām ikvienu šogad, kas nākamgad, kas nepaspēja varbūt uz pagājušo gadu nopirkt. Tad ir lieliski iespēja arī šogad redzēt mazliet citādāk, jo katru gadu tiek mainītas šīs dejas. Bet jebkurā gadījumā ir iespēja redzēt to. Tātad arī tiem, kas pagājušajā gadā redzēja visus šos priekšnesumus, Shenyun, kurš atbrauks šogad, nebūs tas pats, kas tas bija pagājušajā gadā. Jo šis kolektīvs ir īpašs ar to, ka katru gadu tiek radīta pilnīgi jauna izrāde, pilnīgi jauns uzvedums ar jaunu mūziku, tērpiem, choreogrāfiju. Pie tā viss tiek strādāts vairāk nekā pusgada garumā. Un tad šis jaunais priekšnesums sāk ceļot pa pasauli. Tā kā jūs esat redzējuši Shenyun vienreiz, tas nenozīmē, ka jūs esat redzējuši visu. To visu savalkot kopā nedaudz, tagad manā galvā sāk likties puzli. Tur ir dejotāji, orķestris, viss tērps. Izklausās pēc tāda milzīga, liela produkcija. Cik daudz cilvēku ir aptuveni iesaistīti šajā visā? Vai jūs vispār zinat, cik cilvēki atbrauks uz Rīgu? Jā, aptuveni zinām. Tie ir gandrīz 100 cilvēki, mazliet zem 100 cilvēkiem. Tātad diezgan daudz, 2 lieli autobusi. Papildus vēl tām, protams, arī šis īpašais ekrāns, kas ir tehnika visa ar lielo smago mašīnu, tiek vēsta no iepriekšējās koncerta norises vietas. Un, diezgan daudz cilvēku sanāk uzņemt, jā. Tas nozīmē, ka mums būs viesi.
Daudz vietas pilsētā. Skaisti. Bet runājot par šo te tūri, ja, es saprotu, ka mēs neesam vienīgā vieta, kur Shenyun uzstāsies Eiropā. Ja? Patiesībā Shenyun šis te grafiks, tad, kad sākās šī koncerta tūre, parasti tas ir decembra beigas. Tad tas praktiski sākoties turpinās līdz maija vidum. Un, tas ir brauciens no vienas pilsētas uz otru. Faktiski tas, kas notiks Rīgā, ir, ja Rīgā būs 4 izrādes, tad pirmajā dienā kolektīvs atbrauc, tiek uzbūvēta skatuve, pirmajā vakarā ir izrāde, otrā dienā par cik skatuve nav jābūvē, tad ir iespēja uztaisīt 2 izrādes. Pēc 3. dienas rīta vai pusdienlaika izrādes atkal šī visa skatuve tiek demontēta, visi kāpj autobusos, automašīnās un dodas tālāk uz nākošo vietu. Jo tas, ko mēs redzam šobrīd pasaulē, tad tas pieprasījums pēc Shenyun ir tik milzīgs, ka praktiski attālpas brīža nav. Un tāpēc arī, ja mēs paskatāmies uz Shenyun kopš 2006. gada, kad pirmo reizi pasaule par to izdzirdēja, kas bija viens kolektīvs, šogad Shenyun jau ir izaudzis līdz 8 vienlīdz lieliem kolektīviem, kas vienlaicīgi dodas koncertu turnejā pa visu pasauli. Un vienā gadā viņu ir iespēja noskatīties aptuveni 1 miljonam cilvēku, kas liekas daudz, bet ja mēs paskatāmies uz to planētu globāli, cik ir cilvēku, tad, lai visi cilvēki viņu noskatītos, būtu pārsimts gadiem jāpaiet, pat ikdienā koncertējot visām 8 kompānijām. Pārsimts gadi, tas ir... Manā grafikā nav tik daudz salikts uz priekšu vēl. Bet es zinu, ka kalendārā man ir atzīmēts 2., 3. un 4. janvārs 2028. gadā. Es pareizi pateicu? Ļoti pareizi. Jo es īstenībā nepārāk labi pārzinu savu kalendāru. Atzīšos. Shenyun atgriežas Rīgā janvārī. 2., 3., 4. janvārī. Ļoti daudz mākslinieki, pasaules tūri. Kāpēc viņi vispār to dara? Kāda ir Shenyun misija? Tas arī ir tieši tas, ko tu saki. Tā ir misija. Viņiem visiem ir šī ārkārtīgi lielā misijas sajūta. Atdzīvināt šo 5000 gadu seno kultūru un parādīt to visai pasaulē. Kā mēs varbūt daudzi zinām, varbūt arī daudzi nezinām, pagājušajā gadsimtā Ķīnā notika kultūras revolūcija, kur, diemžēl, lielu daļu Ķīnas tradicionālās kultūras tika pazaudēta. Tika aizliegtas gan tradicionālās reliģijas, gan cilvēki tika apspiesti, gan tika iznīcināti tempļi. Tika pazaudēts arī ārkārtīgi daudz lielums mākslas, kas tika varbūt daļai aizvests uz citām pasaules valstīm, paslēpjot, tā skaitā Taivānu, bet ļoti daudz tika pazaudēts. Un tā viņu misija ir atdzīvināt šo kultūru. Un Mārtiņš varbūt var papildināt. Daudziem droši vien, ka būs jautājums par to, ko par to domā Ķīnas kompartija. Tad es saprotu, ka mēs laikam neesam pastāstījuši cilvēkiem, ka Shenyun patiesībā ir kolektīvs no Ņujorkas. Tie ir mākslinieki, kuri arī savā ziņā bēgot no represijām un bēgot no Ķīnas kompartijas visas šīs necilvēcīgās rīcības, ir nokļuvuši Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas, ko viņi bija sapratuši, ka patiesībā tas, kāpēc Ķīnā šobrīd joprojām pie varas ir un pastāv kompartija, ir tas, ka kompartijas būtībā, tad, kad viņi nāca pie varas, tika iznīcināta gan tradicionālā kultūra, gan cilvēki, kas bija šīs tradicionālās kultūras nesēji. Visa aristokrātija lielākā daļa aizbēga uz Taivānu, bet tie, kam neizdevās aizbēgt, protams, ka tika nogalināti. Un šobrīd tāpēc Ķīnā uz vietas šo tradicionālo kultūru vairs nav iespējams pat redzēt. Arī viss, kas ir saistīts ar šiem senajiem tēliem, varbūt daudz ir dzirdējuši par tādu izcilu domātāju, vienu no Ķīnas, kas ir Konfūcijs. Tad jūs varat paskatīties un redzēt, ka apkārt pa pasauli ir Konfūcija institūti, kam nav nekāda sakara ar Konfūciju. Tās ir vienkārši Ķīnas kompartijas tādas netīrās spēlītes, slēpjoties aiz šiem tādiem varenajiem tēliem. Un tas pats ir noticis ar ļoti daudzām lietām Ķīnas kultūrā, un Ķīnas kompartija caur šiem senās kultūras tēliem ir mēģinājusi slēpt savu šīs netīrās lietas.
Un savukārt šie mākslinieki, kuri aizbēga no Ķīnas un dibināja šo kolektīvu, tad ir sapratuši, ka šī ir pirmā lieta, kas ir un pati svarīgākā lieta, ir atgriezt un parādīt pasaulē un arī pašiem ķīniešiem, kas tad ir viņu tradicionālā kultūra, lai viņi varētu atgriezties pie savām saknēm un atgriezties pie tā, kā būt par cilvēku savā zemē esot. Kas tad ir tās vērtības, ko nes sevī Šeņjun, kas tik ļoti nepatīk Ķīnas komunistiskajai partijai? Visi Šeņjun mākslinieki un visi, kas ir iesaistīti šī milzīgā, skaistā projekta radīšanā, ir arī tradicionālās Ķīnas pilnveidošanas prakses praktizētāji, ko sauc par Falun Gong, vai cilvēki to pazīst arī kā Falun Daf. Tad visi šie cilvēki pilnveidojas saskaņā ar tādiem principiem kā īstenums, labestība un pacietība. Un skaidrs, ka šie ir tie principi, kas absolūti neiet kopā ar Ķīnas kompartijas ideoloģiju. Un tieši tāpēc arī šie cilvēki Ķīnā, tāpat kā daudzas citas reliģijas un citas cilvēku grupas, kuras neseko šiem kompartijas doktrīnām, tiek represētas un apspiestas. Un tāpēc arī, manuprāt, kad es pirmoreiz uzzināju par šīm represijām pret Falun Gong praksi un arī citiem cilvēkiem, kas cenšas iet tādu īstenu, taisnu ceļu, tas man lika par to padomāt tā, ka es sapratu, jā, tur ir jābūt kaut kādai patiesi lielai vērtībai. Ja reiz kompartija ir tā nobijusies un nostājusies pret to visu, kad ir gatava ar visiem iespējamiem līdzekļiem to visu mēģināt apturēt. Kad katrā cilvēkā ir šī gaišā puse. Skaidrs, ka mums katram ir savas nepilnības, bet tā dievišķā puse, kas ir katrā cilvēkā šeit uz zemes, tiklīdz viņi tiek kaut kā caur šo tradicionālo kultūru satricināti, viņi ir gatavi pamosties un vairs nelocīties kaut kādu nepareizu lietu priekšā. Un tas ir tas, no kā baidās kompartija, un tāpēc arī kompartija tik ļoti baidās no Šeņjuna. Tas ir arī līdzīgi kā pie mums ir bijis kādu laiku atpakaļ, kad mēs bijām padomju okupācijā, ja, kad mums arī mēģināja šīs visas tradicionālās dēļas, dziesmas, tautas dziesmas aizliegt. Stāsts ir ārkārtīgi līdzīgs. Nogriezt cilvēkam saikni ar dievišķo un pārstāt ticēt tam, kad ir kāds augstāks spēks, kas mums skatās līdzi, ko mēs darām. Pat šobrīd šeit un tagad. Un ja cilvēkam nav šīs saiknes ar to, tad, manuprāt, cilvēks paliek par tādu pavisam trulu būtni. Bet tā nav cilvēka būtība. Kā mēs zinām, jebkuru trulu priekšmetu mēs varam uzasināt. Ja? Iespējams, ka arī cilvēku prātu mēs varam kaut kādā veidā šo te uzpulēt un padarīt. Pavisam noteikti. Ja mēs sev iekšā liekam tikai to labāko, tad arī mēs uz āru varēsim izlikt tikai to labāko. Tieši tāpēc šī izrāde, arī, kas atbrauks uz Latviju, ir ārkārtīgi labs tāds palīgs, lai spētu ieraudzīt to labo un to skaisto. Un, manuprāt, tieši tāpēc arī katram būtu jāredz šī izrāde. Pirmo reizi uzzināju, ka Šeņjun būs Rīgā, un pirms vēl šīs izrādes notika, bija tāda neliela šī ažiotāža gan mēdījos sacelta. Tur redzēju pāris publikācijas, kaut kādas, un es pat redzēju sižetu televīzijas raidījumā, nekā personīgi, kur tika stāstīts par to, ka kaut kādā veidā Ķīnas vēstniecība Rīgā izdarīja kaut kādas konkrētas darbības, lai šī izrāde, es nezinu, varbūt jūs varat pakomentēt, notiktu labāk vai nenotiek, es nezinu, ko viņi tur dara. Tā ir taisnība. Pagājušā gadā pirms izrādēm Ķīnas vēstniecība mēģināja izdarīt spiedienu uz teātra vadību, uz teātru, kur mums notika izrādes. Mēģināja panākt, lai izrādes nenotiek, lai izrādes tiek atceltas ar dažādiem veidiem, vēstulēm, minot dažādus iemeslus, kāpēc tas nevar notikt. Bet mēs esam ārkārtīgi pateicīgi gan teātra vadībai, gan arī kultūras ministrijai un arī ārlietu ministrijai, kas ārkārtīgi iesaistījās šajā visā un atbalstīja Šeņjun atbraukšanu uz Latviju. Un īpaši uzsvēra to, ka šī izrāde nav kaut kāds politisks mērķis, kādu kaut ko ietekmēt, bet ka tā ir māksla un mākslai nevajadzētu būt cenzūrai. Mārtiņ, ko tu teiksi par mākslu un cenzūru? Jā, cenzūra mākslā, man liekas, ka to cilvēki ļoti labi saprot, ka tas nekas labs nav. Skaidrs, ka
šo te vārdu cenzūru izmanto arī daudz cilvēku, kur varbūt negrib rādīt tās skaistākās lietas. Bet patiesība jau ap to visu ir tāda, ka tas, kas notiek šobrīd pasaulē, un daudz šie pagriezieni, gan ja mēs skatāmies atpakaļ, viss, kas ir bijuši tādi lielie pasaules satricinājumi, kā arī pandēmijas un viss pārējais, tas viss notiek tajā brīdī, kad cilvēkam ir pazudis tāds kārtīgs fokus un tāda iekšējais kompass par to, kas tad ir cilvēks un kādai šai pasaulē vajadzētu būt. Mums visiem vajadzētu šeit šo vietu cienīt, lolot un nevis mēģināt izmantot. Un es saprotu, ka tradicionālā kultūra ir tas, kas arī latviešiem vienmēr ir mācījis tikumu. Un, ja cilvēkiem ir šis tikums, tad arī pasaule un tā vide ap viņu zeļ. Tiklīdz šis tikums tiek pabāzts kaut kur zem galda un ir tikai kaut kāda dzīšanās pēc pašlabuma vai kaut kādām savām tādām īslaicīgām interesēm, tad pasaule sāk grūt. Un es redzu, ka tāpēc Šenjuna savā ziņā tā ir tāda patiesībā cerība cilvēkiem ieraudzīt kaut ko patiesi skaistu, atcerēties par to, kas mēs esam un kādi mēs patiesībā šo pasauli vēlētos redzēt. Ļoti labi teikts. Kādu mēs viņu vēlamies redzēt? Īstenu, patiesu un labestīgu. Šo visu apsverot un saprotot, ko jūs stāstat, es arī nedaudz vairāk biju iedziļinājies tajā tēmā, ko jūs stāstījāt par šiem traucējumiem, ko ir radījusi Ķīnas vēstniecība. Un es saprotu, ka Rīga nav pirmā vieta, kur tā ir bijusi, jo es saprotu, ka ir ļoti daudz dažādu veidu, kā tiek nomelnotas šīs izrādes, ka tiek pirktas publikācijas, tiek taisīti komentāri. Un interesants fakts, ko es īstenībā pats redzēju, kad kaut kādus pāris gadus atpakaļ esot izvietoti 40 miljoni, gada laikā tas notika 40 miljonu negatīvas publikācijas par Šenjunu, kas ir viņiem tā sauktā 50 centu armija, kas ir strādājuši, lai rakstītu kaut kādas šīs lietas par šo te. Tad es sāku domāt, ka tas apjoms ir diezgan tā, es nezinu, tajā uz Ķīnas populācijas šī cipara varbūt tas nav tik liels, jā, bet tādam latvietim, tur katram latvietim būtu 20 komentāri jāuzraksta par šo. Ja paskatās to vēsturi, tad tas, ko mēs dzirdam šobrīd, patiesībā jau kopš Šenjuna radīšanas brīža, šī kompartijas uzmanība vienmēr ir bijusi un ir bijuši daudzi un dažādi centieni, kā apklusināt un apturēt šī kolektīva attīstību un ceļojums par pasauli un iespēja aizsniegties līdz cilvēku sirdīm. Un skaidrs, ka ir izmēģināti visādi un visdažādākie triki. Pēdējais gads, manuprāt, bija pat, es teiktu, ka viss sarežģītākais, kad Amerikā, man liekas, ka pat aptuveni 40 teātriem tika sūtīti dažādi draudi par to, kad ir ievietotas sprāgstvielas, kad tas kolektīvs, kas tur brauc, ka tie ir pilnīgi fanāti, ka tas ir kults, kad ar viņiem vispār nedrīkst runāt. Un ja jūs ar viņiem runāsiet, tad jums nekādas darīšanas vairs nebūs ar Ķīnas kolektīviem un no Ķīnas naudu jūs nedabūsiet. Tas viss ir tikai tādā runāšanas līmenī, nekas reāli nav noticis. Nekas reāli nav noticis, bet tas stāsts vien parāda to, cik absurdi ir šie Ķīnas kompartijas centieni apstādināt kaut ko tādu, kas ir tik patiesi skaists un tīrs. Un šobrīd jau tas, kā arī pats Šenjuna kolektīvs bieži vien smējās, kad visi šie aicinājumi neiet uz Šenjunu, kas, manuprāt, dažus gadus atpakaļ bija Austrālijas parlamentam bija aizsūtīta vēstule no vēstniecības, kur bija skaidri un gaiši pateikts, tikai uz šito izrādi neiet. Uz ko savukārt reakcija bija tāda, ka praktiski visi parlamentārieši intereses pēc bija aizgājuši apskatīties, kas tas ir. Un pēc izrādes pat smējās, ka mēs tur varējām noturēt savu preses konferenci un mierīgi savu parlamentu sēdi. Tā kā, protams, kad šie traucējumi ir un viņi būs. Un skaidrs, ka tajā brīdī, kad Ķīnas kompartija redz, ka viņiem slīd no rokām ārā šī iespēja kaut ko apklusināt, tās metodes var būt visdažādākās, visneiedomājamākās. Bet tas vien parāda, manuprāt, ka tādai
tādai saprātīgai cilvēku daļai parāda, cik patiesi vērtīgs ir šis uzvedums, ja reiz tāds milzīgs spēks kā Ķīnas kompartija mēģina to apklusināt. Kādas bija jūsu lomas pagājušo gadu, ar ko jūs nodarbojaties? Jā, nesapratu, tu strādāji ar mārketingu, bet Mārtiņ, tu jau nedaudz pieskāries šai tēmai. Ja? Varbūt tās tu vari nedaudz vairāk pastāstīt, ko tieši tu darīji Shenyun izrādē. Man pagājušajā gadā Shenyun izrādē bija atvēlēta, latviešu laikam to sauc par teicēju lomu. Kāpēc ir vajadzīgs šis teicējs Shenyun izrādēs? Kā es minēju, tad Shenyun kopējais uzvedums sastāv no tādām aptuveni 20 atšķirīgām, dažādām tādām epizodēm, kurām savukārt ir vajadzīgs mazliet šis vēsturiskais fons, jeb, kā latvieši saka, tā sajūta aiz tā, lai saprastu, kas tad ir tas, ko jūs sagaidīsiet un redzēsiet uz skatuves. Jo paša uzveduma laikā nekāda runāšana nenotiek. Tas viss tiek izpausts caur deju, caur mūziku, caur kustību, caur šo ekrānu un visu šo te vidi. Kad ķīniski neviens tur uz skatuves nerunā? Vai? Ķīniski neviens uz skatuves nerunā. Ar dažiem izņēmumiem, kad tas ir kāds vokāls priekšnesums. Ir arī daži vokāli priekšnesumi, kas ir dziesmas, kas tiek pavadīts vai no uz klavierēm, vai uz Ķīnas tradicionālajiem instrumentiem. Pagājušajā gadā tas bija ārhu, tas bija kaut kas ļoti īpašs un skaists. Un, protams, kad viss tas, kas notiek uz skatuves, tiek stādīts priekšā pirms katra priekšnesuma. Un šie divi teicēji, kas ir uz skatuves, viens no viņiem to pasaka ķīniešu valodā. Tad tomēr mēs dzirdēsim ķīniešu valodu. Mēs noteikti dzirdēsim ķīniešu valodu. Bet tie nebūs aktieri, kas runā. Bet šī ķīniešu valoda nepaliks nesaprasta. Jo tāpēc blakus būs arī šis latviešu teicējs, kas šo teikto ķīniešu valodā varēs pastāstīt Latvijas publikai latviski. Okay. Nu, tad man ir skaidrs viss. Tas nozīmē, ka mums tulkotāji nav jāņem līdzi nekādu. Absolūti. Viss būs skaidrs. Tikai sirds un labs garstāvoklis. Un šis ir tas brīdis, kad mēs visi pateiksim mūsu podcastu klausītājiem, nospiediet subscribe pogu un piesakojiet mūsu kanālam Tendences mūzikā. Vai ne? Jo mums vajag, lai šis kanāls attīstās un labs saturs veidojās arī turpmāk. Tā kā droši dariet to. Bet atgriežoties pie sarunas, pie šiem mūsu skaistajiem viesiem, man ir jautājums tāds. Kas ir no aizvadītās sezonas jums visspilgtāk palicis atmiņā, katram personīgi? Jūs minējāt par etīdēm. Ja? Varbūt tās ir kāds notikums vai priekšnesums, kas jums visvairāk ir paticis pašam? Nu, man kā sievietei, laikam, tās ir tās graciozās tieši dāmu dejas, kas bija pagājušajā gadā ar tādiem īpašiem tērpiem, kur ir ārkārtīgi garas piedurknes. Nosaukums, ja nemaldos, bija viļņojošās piedurknes. Tas bija ārkārtīgi graciozs un skaists priekšnesums, kur varēja tik ļoti izjust to izsmalcinātību un to sieviešu eleganci. Manuprāt, man kā sievietei tas bija tāds ļoti labs piemērs, kādai ir jābūt sievietei. Mārtiņam noteikti arī patiks. Pilnīgi noteikti. Un it īpaši es tāds, man liekas, ka pietiekoši jauneklīgs. Un tas viss, kas man patīk labā izrādē, ir arī labs humors. Un skaidrs, ka arī Shenyun uzvedumos ir vairākas no šīm etīdēm, kurās ir patiešām labs humors, kurš savukārt tajā pat laikā nav tikai viens pliks humors vai kaut kāds sarkasms par notiekošo, bet tas ir stāsts par vērtībām. Un viens no tiem, ko es minēju, bija šis ceļojums uz rietumiem. Un savukārt tur ir tādi daudzi interesanti personāži, kurš katrs iemieso kaut kādu vienu no īpašībām, kur mēs katrs sevī varam ieraudzīt. Un, ja mēs tā labi paskatāmies, ka tajos brīžos, kad mēs paliekam varbūt slinkāki, tad mēs varam pamanīt kaut kādu daļu no cūķa. Tad, kad mēs paliekam tādi ļoti ieinteresēti un ļoti atvērti. Pagad cūķis, tad teici cūķis, jā. Cūķis bija viens no personāžiem. Varbūt tu vari nedaudz vairāk pastāstīt mūsu skatītājiem, kas ir cūķis. Tas tā kā kaut kāds Spider-Pig, ne? Vai kas ir? Tas ir patiesībā visi šie tēli šajā ceļojumā. Katrs ir apveltīts ar savām īpašām pārdabiskām spējām.
tad cūķim ir šī spēja gulēt, bet tajā pašā laikā viņš ir tāds ļoti patiess. Un caur viņu var redzēt kaut kādas varbūt savas šīs ne pašas tās skaistākās lietas, ar kurām mēs katrs kā cilvēks lepojamies. Tajos brīžos, kad mums gribās tur nolaist rokas vai paskriet pakaļ kaut kam, kas ir varbūt interesants un tajā brīdī uzmanību raisošs, bet tajā pašā laikā šis kontrasts starp šiem personāžiem mums palīdz ieraudzīt to tādu varbūt cilvēka vidusceļu. Un tad viens no personāžiem, kas ir šajā ceļojumā, kas pievienojās mūkām, ir Pērtiķu karalis, kas savukārt ir tāda būtne, kaut kas starp cilvēku, starp pērtiķu un tādu dievību, kurai ir savas spējas redzēt cauri cilvēku un citu būtņu varbūt nodomiem. Kas ir tāda interesanta spēja, kur man liekas, ka ja mums katram tāda būtu, tad dzīve galīgi nebūtu vieglāka. Es teiktu, ka es nemaz negribētu zināt, ko domā lielākā daļa cilvēku. Protams, ne jau mūsu skatītāji, viņiem visiem mēs skaidrs, ka viņi mums sūtam gaišā. Tāpēc šito rūpu uzņemsies Pērtiķu karalis un lai tas paliek viņa ziņā. Jā, ok, Pērtiķu karalis, cūķis un skaistas sievietes, ja? Tā ir mans īsais kopsavilkums. Jūs pilnīgi noteikti redzēsiet arī kādu tādu nopietnāku stāstu par ģenerāļiem, tiem, kam ir svarīga šī vīrišķīgā puse. Un, protams, ka viena no lielām sadaļām arī Šenjuna būtībā ir stāsts par to, kas patiesībā šobrīd notiek Ķīnā. Un tāpēc arī šeit uz skatuves jūs redzēsiet arī kādu uzvedumu par to, kas notiek ar Falun Gong praktizētājiem Ķīnā un kā viņi uz to reaģē, kā viņi šīm pārdzīvojumiem un grūtībām iet cauri. Bet galu galā katram šim stāstam galā tas nav tikai stāsts par notikumu. Tad es redzu, ka šis varbūt dievišķais pieskāriens, kas parāda to, ka cilvēkam ejot taisnu ceļu, rīkojoties saskaņā ar savu pārliecību un ticību, kad vienā brīdī debesis nāk palīgā. Un šis ir stāsts par cerību. Jo es saprotu, ka arī šiem Falun Gong praktizētājiem, kas Ķīnā tiek vajāti un spīdzināti un tiek izņemti viņu iekšējie orgāni, viņiem tas vairs nav jautājums par to, kā rīkoties tālāk. Tas vairāk ir jautājums par to katram cilvēkam, kurš to redz, pamana, saprot, sadzird, kas ir tas, ko es varu izdarīt, lai palīdzētu apturēt šo cilvēku ciešanas. Tā ir katram tāda iekšēja diskusija, iekšēja saruna ar sevi. Kas ir tas, kāpēc es esmu šeit, kāpēc esmu cilvēks, kāpēc manī kaut kādos brīžos sadzirdot vai ieraugot kādu pagriezienu, norezonē šī sirdsapziņa. Un, man liekas, tas ir tas brīnišķīgais, ko Šenjuna ir spējīgs cilvēkiem dot, ka tā nav vienkārši izrāde ar spilgtiem tērpiem vai skaistu mūziku, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir spējīgs atmodināt mūsu dvēseli. Un tas ir palicis ar mani kopš pirmās reizes, kad es redzēju Šenjuna izrādi. Tas bija, manuprāt, 2006. gads, kad Šenjuna tikai sākās. Tā bija Ņujorka, un es nevarēju saprast. Es skatos, un man patīk, bet es nevaru saprast, kas notiek ar manu būtību, ar mani kā ar cilvēku, ar manu dvēseli. Es saprotu, ka tas viss ar mani rezonē daudz dziļākās plaknēs, kā tikai tas, ko es redzu vai dzirdu. Un, man liekas, tas ir tas, ko es arī gribētu katram no cilvēkiem, kas nopirks šo biļeti, kas atnāks un paskatīsies. Es ticu, ka izejot no šīs izrādes, jūs jau būsiet cits cilvēks. Pēc jūsu stāstītā, ka tas nav tikai tāds izklaidējošs saturs, bet tur ir arī dziļāka nozīme. Ja? Tas nozīmē, ka gan līdzsvarā iet gan humors, šie joki ar tomēr kaut kādu šo garīgo un iespējams dziļāko saturu. Jā, tas liek padomāt, protams. Aicinu padomāt, kas ir veselīgi. Pateikt savam tuvākajam draugam, kāpēc ir jāiet uz Šenjunu. Kas tas ir, ar ko viņš ir tik īpašs šī izrāde? Es noteikti teiktu, ka tā ir šī ārkārtīgi lielā meistarība, ārkārtīgi maģiskās kustības un sajūta, ka tie dejotāji lido 2 metrus virs zemes. Un tā brīnišķīgā iespēja katram ieskatīties sevī. Izrādes laikā, pēc izrādes, varbūt arī vakarā pārdomāt to, kas ir redzēts, un pārrunāt varbūt ģimenē to, kas ir redzēts. Un, jebkurā gadījumā kaut kas jēgpilns, ko izdarīt kādā no tādiem tumšākiem Latvijas janvāra vakariem. Es dzirdu
ka tāpatās kā citi cilvēki, arī mani draugi, sūkstās par to, cik dzīve ir grūta, cik sarežģīta un kādi ir tie brīži, ar ko mēs katrs ikdienā sastopamies. Tad, manuprāt, Shenyun izrāde tās ir 2 stundas pavisam citā pasaulē, kurā neeksistē šo vairs ikdienas problēmu, bet kur mēs ar savām acīm varam paskatīties, kā caur tūkstošiem gadu cilvēki ir skatījušies uz lietām, kam viņi ir gājuši cauri, un iespējams caur šīm skaistajām pieredzēm mēs varam ieraudzīt tās lietas, ko mēs savā ikdienā varam darīt labāk. Tā ir gan fantastiski skaista atpūta, bet tajā pašā laikā iedvesma mums visiem doties tālāk jau ar pavisam citu fokusu. Skaisti teikts. Man ir milzīgs prieks, ka jūs viesojāties pie mums ciemos. Un es ceru, ka mēs tiksimies Dēls teātrī ar jums. Mārtiņ, liels paldies! Es pilnīgi noteikti uz turieni došos. Jā, super, paldies arī tev. Un tad, tiekamies Dēls teātrī, lai Shenyun un arī jums viss izdodās, un es eju pirkt biļetes. Paldies!